Tedros neievēro priekšrakstus un tāpēc nav uzticams. Faktu pārbaude 1. Dalībvalstu suverenitāte. Veselības aizsardzības pasākumi, kas pieņemti saskaņā ar šiem priekšrakstiem, ir jāuzsāk nekavējoties un ir jāpabeidz visām dalībvalstīm. Nekad nedrīkst piešķirt vienam cilvēkam šādas pilnvaras pār miljardiem cilvēku dzīvību un veselību 194 PVO dalībvalstīs. Biznesa modelis PVO. Tādējādi gigantiski finanšu darījumi, par kuriem maksā nodokļu maksātāji, ieplūst nabadzīgākajās valstīs un galu galā nonāk Big Pharma un privāto investoru kabatās. Tas atklāj, cik viltīgi PVO un tās finansiāli spēcīgie pagrīdes peļņas guvēji ir iesākuši organizēt valstu apvērsumu 194 valstīs. No 2024. gada 27. māja līdz 2024. gada 1. jūnijam PVO ģenerālajā asamblējā Ženēvā 194 dalībvalstu delegāti balsos par jauno pandēmijas līgumu un spēkā esošo starptautisko veselības aizsardzības noteikumu IHR būtisku reformu. Tā kā viņiem būs jābalso par būtisku PVO un tās ģenerāla direktora Tedrosa Adhanoma Gebrejezusa pilnvaru paplašināšanu, gandrīz visās valstīs jau mēnešiem pirms tās sanāksmes ir uzliesmojušas asas debates. Saskaņā ar IHR 55. pantu Tedros apņemas vismaz 4 mēnešus pirms balsojuma visām dalībvalstīm paziņot visu ierosināto grozījumu tekstu. Angļu vārds shall šajā vietā ir jātulko kā imperatīva pavēle. Tādējādi paziņojums ir neapējams, obligāts. Tāpēc Tedrosam 2024. gada 27. janvārī bija jāiesniedz galīgais teksta projekts, lai varētu notikt ar likumu noteiktais balsojums. Tas nav izdarīts līdz 2024. gada martam. Tedros neievēro noteikumus un tāpēc nav uzticams. Tāpēc mūsu šodienas Klāt TV pētījumā, ko atbalstīja starptautiskie eksperti, varēja tikt rūpīgi izpētīti tikai abu dokumentu pašreizējie projekti, par kuriem joprojām notiek diskusijas. Šajā pētījumā mēs apskatīsim Vāciju, vienu no 194 dalībvalstīm. Ceturtdien 2024. gada 22. februārī Vācijas Bundestāgā tika iesniegts CDU-CSU parlamentārās grupas priekšlikums. Tā nosaukums ir par caurskatāmām sarunām par PVO pandēmijas līgumu pret dezinformāciju un sazvērestības teorijām. CDU-CSU ir lielākā parlamentārās opozīcijas grupa, un tā ir formulējusi dažādas prasības attiecībā uz PVO pandēmijas līgumu. Turpmāk, pārbaudot faktus, šīs prasības ir salīdzinātas ar abu līgumu projektu formulējumiem. Šī faktu pārbaude atklāja sabiedrībai, kā teikt melns uz balta, to, par ko PVO pašlaik risina sarunas aizslēgtām durvīm. Faktu pārbaude 1. Dalībvalstu suverenitāte. CDU-CSU prasības. Turklāt ir jānodrošina, ka līgums tiek īstenots saskaņā ar dalībvalstu veselības aizsardzības politiku un pilnībā tiek saglabātas valstu suverenitātes tiesības. Pirmais fakts. Frāze tiek nodrošinātas attiecīgās valsts, kas ir līguma puse viedoklis, ir svītrota no jaunā IHR 10. panta 4. punkta. Otrais fakts. Vārds nesaistošs ir vairākas reizes svītrots jaunajā IHR 1. panta 1. punktā. Pašreizējā PVO projekta formulējums. Dalībvalstis atzīst PVO par vadošo un koordinējošo iestādi starptautisku sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu veikšanā, starptautisku ārkārtas situāciju gadījumos, sabiedrības veselības jomā un apņemas ievērot PVO ieteikumus savos starptautiskajos sabiedrības veselības aizsardzības pasākumos. Trešais fakts. Jaunais 13. A punkta 1. punkts uzliek 194 dalībvalstīm pienākumu ievērot PVO ieteikumus. Šie diktatoriskie līguma projekti ir skandalozi un atklāja PVO patiesos nodomus. PVO nav uzticama organizācija pat tad, ja tā pieaugošās starptautiskā spiediena dēļ vēl pēdējā brīdī vājinātu projektu prasības. Vērtējums. PVO kastrē dalībvalstis kā ar skalpeli. Izlaižot vai pievienojot atsevišķus vārdus, tā atņem tām suverenitāti un pilnvaro sevi. Tādējādi iepriekšējie nesaistošie ieteikumi kļūst par saistošiem norādījumiem saskaņā ar starptautiskajām tiesībām.
Faktu pārbaude 2. Pandēmijas izsludināšana. CDU, CSU pieprasījums. Nav arī skaidrs, vai PVO ģenerāldirektors turpmāk varēs izsludināt pandēmijas, jo pašlaik viņš var izsludināt tikai starptautiskas nozīmes ārkārtas situāciju sabiedrības veselības jomā, kas ir saistīta ar stingriem kritērijiem. Turklāt līgumā, starp citu, būtu jādefinē kritēriji pandēmijas izsludināšanai. Pašreizējā PVO projekta formulējums. Tedros var pamatot ārkārtas situāciju veselības jomā visā pasaulē, piemēram, ar cilvēku gripa, kuras pamatā ir jauns apakštips, vai infekcijas, kad nevar izslēgt pārnešanu no cilvēku uz cilvēka, vai pat vides izsauktas infekcijas. Līguma puses atzīst, ka vides noteiktie klimatiskie, sociāli-ekonomiskie un antropogēnie faktori palielina pandēmijas risku. Pirmais fakts. Ne pandēmijas līgumā, ne IHR nav noteikti skaidri un nepārprotami pandēmijas izsludināšanas standarti, kas varētu novērst patvaļu. Ģenerāldirektors arī nosaka, vai starptautiska mēroga ārkārtas situācija sabiedrības veselības jomā ir uzskatām arī par pandēmisku ārkārtas situāciju. Otrais fakts. Saskaņā ar IHR 12. panta 5. punktu un arī 1. punktu, ģenerāldirektors Tedros nākotnē var pat arī izsludināt pandēmijas. Vērtējums. IHR un pandēmijas līguma grozījumi dod ģenerāldirektoram vispārēju pilnvarojumu izsludināt pandēmiju, kas nav saistīta ar nekādiem izmērāmiem kritērijiem. Faktu pārbaude 3. PVO pilnvaras pandēmijas gadījumā. CDU, CSU pieprasījums. PVO jākļūst spējīgākai rīkoties, izmantojot pandēmijas līgumu, kurā ir skaidri noteiktas PVO tiesību robežas un ir pašsaprotami, ka tiek saglabāta un aizsargāta dalībvalstu galvenā loma un pilsoņu tiesības. Pašreizējā PVO projekta formulējums. Ja saskaņā ar 12. pantu ir konstatēts, ka pastāv starptautiskā ārkārtas situācija sabiedrības veselības jomā, tad ģenerāldirektors sniedz pagaidu ieteikumu. Veselības aizsardzības pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar šiem noteikumiem, nekavējoties uzsāk un pabeidz visas dalību valstis. Pirmais fakts. Izsludinot pandēmiju, PVO ģenerālsekretārs pilnvaro pats sevi. Tas viņam piešķir ārkārtas pilnvaras. Viņš var izdot tā sauktos pagaidu ieteikumus, bet saskaņā ar 42. pantu tie ir jāuzsāk un jāīsteno visām dalību valstīm nekavējoties. Ģenerāldirektors izveido ārkārtas komiteju. Ģenerāldirektors izvēlas ārkārtas komitejas locekļus. Ģenerāldirektors nosaka dalības termiņu. Fakts numur 2. Nav pārresoru un neatkarīgu uzraudzības instanču, nav varas dalīšanas. Ieteikumi, ko PVO adresē līgumvalstīm attiecībā uz personām, var ietvert šādus padomus, tostarp vakcināciju vai citu profilakses veidu apliecinājuma pārbaudīšanu, norīkot vakcināciju vai citu profilakses veidu, pakļaut aizdomīgās personas sabiedrības veselības uzraudzībai, īstenot karantīnu vai citus veselības aizsardzības pasākumus attiecībā uz aizdomīgām personām, vajadzības gadījumā izolēt un ārstēt attiecīgās personas, veikt aizdomīgo vai slimo personu kontaktu izsekošanu. Trešais fakts. Šie PVO ieteikumi, kurus var pieprasīt saskaņā ar IHR 13a panta 1. punktu un 42. pantu, var pilnībā atcelt cilvēku medicīnisko un personisko brīvību un atvērt ceļu neierobežotai kontaktu uzraudzībai. Vērtējums. Pandēmijas gadījumā nevienā no PVO līgumiem nav skaidri noteiktas ģenerāldirektora Tedrosa pilnvaras. Faktu pārbaude numur 4. Nepieciešamība pēc plašām sabiedriskām debatēm. CDU, CSU prasība. Pieteikuma iesniedzēji uzsver, ka pandēmijas līguma mērķiem un saturam ir nepieciešamas plašas publiskas debates, kurās piedalītos zinātnieki, uzņēmēji, pilsoniskā sabiedrība un parlamenti. Pašreizējā PVO projekta formulējums. Pasaules līmenī PVO ir jāstiprina spējas. Pasākumi sakarā ar nepareizas informācijas un dezinformācijas problēmu, ar mērķi novērst, darboties pretī un apkarot nepatiesu, maldinošu, neprecīzu vai dezinformējošu informāciju. Pirmais fakts. Pieprasītās plašās sabiedriskās debates var novērst, PVO apspiežot tā saukto dezinformāciju.
cīnoties pret tā dēvēto dezinformāciju, PVO tiek dots iegansts, lai apspiestu nepatīkamās ekspertu balsis un cenzētu kritiskas balsis par PVO sociālajās platformās. Šajā nolūkā PVO jau ir noslēgusi neskaitāmus līgumus ar tādām sociālām platformām kā Google, Facebook un TikTok, lai nodrošinātu, ka tiek izmantota tikai PVO kontrolēta valodas lietošana. A. Veselības asamblēja lēmumus par svarīgiem jautājumiem pieņem ar 2/3 klātesošo un balsojošo dalībvalstu balsu vairākumu. Šādi jautājumi ietver līgumu pieņemšanu. B. Lēmumus par citiem jautājumiem pieņem ar klātesošo un balsojošo dalībvalstu vienkāršu balsu vairākumu. Termiņš, kas paredzēts šo noteikumu grozījumu noraidīšanai vai atrunu izdarīšanai, ir 10 mēneši. Otrais fakts. Pandēmijas līgums var stāties spēkā tikai tad, ja PVO ģenerālajā asamblejā to apstiprinās 2/3 delegātu vairākums. Pēc tam visiem 194 dalībvalstu parlamentiem jāapspriež pandēmijas līgums un ar balsu vairākumu tas jāapstiprina. Savukārt tālējošie IHR grozījumi tiek uzskatīti par pieņemtiem, ja par tiem nobalso vienkārši delegātu vairākums. Saskaņā ar IHR 55. panta 3. punktu valstu parlamentu apstiprinājums šajā gadījumā nav nepieciešams. 10 mēnešus pēc balsošanas vēl ir iespējama tikai nepārprotama iebildumu iesniegšana. Šajā vietā tiek atcelta dalībvalstu parlamentārā demokrātija, CDU-CSU, pieprasīto parlamentu un pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu PVO IHR grozījumos neparedz. Vērtējums. PVO nekad nedrīkst piešķirt informācijas un patiesības monopolu, izmantojot tā saukto dezinformāciju, jo tieši tur beidzas pieprasītās publiskās debates un līdz ar to arī mūsu demokrātija. Faktu pārbaude atklāja, ka IHR grozījumos ir apslēpti visnopietnākie PVO paši pilnvarojumi. To kritizē arī daudzas iniciatīvas, kas vēršas pret PVO pilnvaru paplašināšanu. Tādējādi secinājums ir acīm redzams, ka PVO un tās ģenerāldirektors Tedrus vēlas panākt savu pilnvaru masveida paplašināšanu, apējot parlamentārās demokrātijas. Faktu pārbaudes kopējais secinājums. Šo neizpildīto prasību dēļ CDU-CSU un visas demokrātiskās partijas visās dalībvalstīs nekad nedrīkst piekrist šim projektam. Faktu pārbaude apstiprina, ka pilsoņu bažas nav nekāda sazvērestības teorija. Tā kā abu līgumu formulējumi būtu spēkā visās 194 PVO dalībvalstīs, tad šīs izglītojošās faktu pārbaudes rezultātus, izmantojot Vācijas piemēru, var ļoti labi attiecināt uz visām dalībvalstīm. Tomēr ir arī citi starptautiski aspekti, kas jāanalizē sīkāk. Šī līguma atbalstītāji apgalvo, ka šie divi PVO dokumenti ir tikai un vienīgi rūpes par visu cilvēku labklājību un veselību. Tomēr, rūpīgāk ieskatoties, atklājas milzīgs uzņēmējdarbības modelis. Biznesa modelis PVO. PVO finansējums no dalībvalstu iemaksām nepārsniedz 20%. PVO vairāk nekā 80% no saviem ienākumiem gūst no trešo personu mērķu dotācijām. Īpaši Bills Gates ir atbalstījis PVO ar vairāk nekā 1,3 miljardiem ASV dolāru, izmantojot savu Billa un Melindas Gatesu fondu un Gavi vakcīnu aliansi. To, ka tas nav darīts tīras filantropijas dēļ, pierāda fakts, ka Gates koronavīrusa periodā guva vairākus 100 miljonu ASV dolāru peļņas. 2019. gada augustā iegādājoties BioNTech akcijas. Tādēļ arī PVO atbalstīšana noteikti arī ir Gatesa biznesa modelis, jo pēc viņa domām vislabāko peļņu var gūt ieguldot vakcinācijā. Vēl viens aspekts, kas atklāja šo uzņēmējdarbības modeli, ir redzams pievienotajā 1. IHR pielikumā. Dalību valstīm, kas ir attīstītās valstis, ir jāsniedz finansiāla un tehnoloģiska palīdzība dalību valstīm, kuras ir jaunatīstības valstis, lai šajās jaunatīstības valstīs nodrošinātu mūsdienīgas iekārtas. Fakts, ka PVO vēlas palielināt savu budžetu no pašreizējiem 3,5 miljardiem ASV dolāru gadā līdz vismaz 31 miljardam ASV dolāru un no turīgākajām valstīm ārkārtas situācijām, tai vajagot saņemt 100 miljardu ASV dolāru lielu finansiālo piešprici. Tas rāda PVO uzņēmējdarbības modeļa jaunās dimensijas.
Tādā veidā gigantiski finanšu darījumi, par kuriem maksā nodokļu maksātāji, ieplūs nabadzīgākajās valstīs un galu galā nonāk Big Pharma un privāto investoru kabatās. PVO ģenerālsekretāra Tedrosa Adhanoma Gebrejēzusa kriminālā pagātne. Tedros izmantoja teroristisko organizāciju Tigrejas tautas atbrīvošanas fronti kā atspēriena punktu savai politiskajai izaugsmei, lai kļūtu par Etiopijas ārlietu ministru. Pazīstamo cilvēktiesību organizāciju Amnesty International un Human Rights Watch oficiālai ikgadējie ziņojumi par Tedrosa valdības periodu no 2005. līdz 2016. gadam liecina, ka šajā laikā tika izdarīti visnopietnākie cilvēktiesību pārkāpumi, piemēram, opozīcijas locekļu aresti un nāvessodu izpilde, etnisko cilšu vardarbīga izraidīšana, smagas spīdzināšanas un tā tālāk. Papildu atklājumi par Tedrosa noziedzīgo pagātni ir atklāti dokumentālajā filmā Tedrosa lieta. Tas, ka sarunās par IHR pielāgošanu pat apsprieda frāzes, pilnībā ievērojot personu cieņu, cilvēktiesības un pamatbrīvības svītrošana no IHR 3.1. panta, ir skandāls. Tas apliecina, ka Tedros ir zaudējis jebkādu cieņu pret cilvēktiesībām savas noziedzīgās pagātnes dēļ. Kopsavilkums. Faktu pārbaude no Vācijas ir atklājusi dramatisku neatbilstību starp politiķu prasībām un plānoto līgumu tekstiem. Šķiet, ka pandēmiju līgums ir tikai dūmu aizsaks, lai novērstu uzmanību no prasmīgi slēptajām pret konstitucionālajām IHR klauzulām. Tas atklāj, cik viltīgi PVO un tās finansiāli spēcīgie pagrīdes peļņas guvēji ir iesākuši organizēt valstu apvērsumu 194 valstīs. Mūsu ievēlētie pārstāvji tiek maldinoši apieti caur šo viltīgo pieeju, jo viņu piekrišana IHR klauzulām netiek prasīta, un tādējādi viņiem tiek atņemtas viņu balss tiesības. Tāpēc mūsu lielākoties neziņā esošie ievēlētie pārstāvi tagad ir atkarīgi no tautas palīdzības. Gandrīz visi no viņiem pat neapjauš tās briesmas, kas slēpjas, jo sevišķi IHR tekstos. Šīs dokumentālās filmas mērķis ir sniegt jums praktisku palīdzību par to, kā arī jūs varat brīdināt savus pārstāvis savā valstī par šo slepeno parlamentārās demokrātijas graušanu. Starptautisks modinātājs zvans 194 valstīm. Dāmas un kungi, pilsoņu brīvība 194 dalībvalstīs ir augstākajā mērā apdraudēta. Tāpēc šodien mēs jums sūtām starptautisku modinātāju vēstuli daudzās valodās. Kļūstiet aktīvi un pamodiniet jūs atbildīgos cilvēkus savā valstī, jo īpaši tos, kuri pārstāv jūsu reģionu un līdz ar to arī jūs personīgi parlamentā. Informējiet viņus par līgumu precīzu formulējumu. Mūsu mājaslapā www.kla.tv tos atradīsiet zem šī raidījuma. Šeit jūs atradīsiet precīzus tekstus, kurus mēs esam dokumentējuši šajā raidījumā. Informējiet savus politiķus par ģenerāldirektora Tedrosa kriminālo pagātni. Sabiedriskie plašsaziņas līdzekļi gandrīz neziņo par šo pandēmijas līgumu nopietnējiem draudiem. Kritiska informācija par PVO tiek masveidā cenzēta sociālajās platformās, aizbildinoties ar tā saukto dezinformāciju. Tāpēc šis raidījums ir ne tikai brīdinājums signāls, bet arī aicinājums turpināt tās izplatīšanu. Šādā veidā katrā no 194 dalību valstīm var izcelties ugunsgrēks, kas drīz vien sadedzinās PVO plānus. Tāpēc izplatiet šo starptautisko modināšanas aicinājumu pēc iespējas vairāk valodās un pat uz tālām valstīm, kurās jūs pazīstat cilvēkus. Atbalstiet mūsu uzmundrinošo modināšanas aicinājumu, pārsūtot šo raidījumu tagad pēc iespējas vairākiem saviem draugiem un paziņām, izmantojot norādīto saiti. Jūs varat arī atrast šo uzmundrinošo dokumentālo filmu mūsu sociālajos kanālos, lai to izplatītu tālāk. Šādā veidā jūs varat aktīvi palīdzēt apturēt svarīgās informācijas noklusēšanu. Šim nolūkam varat izmantot arī WhatsApp. Publicējiet mūsu modināšanas aicinājumus sociālajās platformās, piemēram, Facebook vai TikTok. Visi šie 194 valstu iedzīvotāji veido vienu lielu cilvēku ģimeni. Šo cilvēku kopējā griba pēc brīvības triumfēs pār jebkuru apspiešanas mēģinājumu. Paldies par jūsu ieguldījumu!